Tāpat kā ārpusē mopēdam. Kā redzat, šeit viss ir mitrs, un tāpat arī, kas staigā šādi. Tas ir sajūgs, ar ko motorolleris kustās no vietas. Gribu pievērst uzmanību cilvēkiem uz šo detaļu. Šī detaļa liekas, ņemam skrūvgriezni, lai rētāk, braujam laukā. Sveiki visiem, esmu Aleksis Maliņš, tas ir Motopit Stop remonts plus apkope. Tu parādīšu, kas jau notika, bet pirms tam gribu pateikt, piesakot manam Instagramā Motopit Stop. Instagram man X būs aprakstā. Tieši tā te viss izskatās. Pirms tam izjaucu, šeit ir viss variators, drivers, sajūgs. Manam drunduļetam, katos struto viņam blīvsaks. Kāpēc tas tā notika? Gribu pievērst uzmanību cilvēkiem uz šo detaļu. Šī detaļa liekas šajā elpošanas caurumā. Tas ir reduktora elpošanas caurums, no kura iziet karstās eļļas gāzes. Un ja viņš būs ciet, tad eļļai, protams, eļļas gāzēm nebūs kur likties un viņas spiedīs caur visām iespējamajām vietām. Vai caur riepas jau reduktora galveno valu sāk spiest saļniks, blīvsaks sāk spiest eļļu, vai caur šo. Šis blīvsaks vienmēr ir bijis vājāks un caur viņu sāk spiest. Kā redzat, šeit viss ir mitrs, un tāpat arī kartera daļā blīvsaks ir mitrs pēc 15 000. Bišķi var redzēt, viņš sācis suloties drusku, kā aplipis ar putekļiem, var redzēt, ka viņš ir sulojies. Tāpēc mēs šodien mainīsim šo blīvsagu, bet šo mēs nemainīsim, šo mēs citreiz nomainīsim, jo man tāda blīvsaga mājās nav, bet par laimu man reduktora blīvsags man ir, tāpēc, ka otra motorolleri mainīju blīvsagu tieši ar reduktoram. Labi, mazāk runu, ķeramies pie darba, ņemam lauka blīvsagu. Bet jūs man taču paprasīsiet, kā man izvilkt blīvsagu no reduktora kartera daļas, kā viņu var izvilkt? Es pateikšu vienkārši. Mums ir vienkārši velosipēdas pica. Es saliecu, lai roka būtu tieši šādi, es noslīpēju galu tieši šādi, lai sanāktu mazs sākītis. Biezumaņš ir plus mīnus 1 milimetru kādu, un tieši var parādīšu tūlīt, kā var izvilkt blīvsagu. Es teikšu jums tā, man ir savas metodes, citam ir savas, katrs dara pa savam, es jums parādīšu, kā daru es. To es nesaku obligāti katram darīt, bet metode tā ir darbojoša, es to reizi jau darīju, tāpēc es padalīšos ar savām domām, un kā var izvilkt katru blīvsagu. Es to nerekomendēju. Katram dara tā tieši, vienkārši parādu, kā daru es. Ņemam to ierīci, kuru es jums rādīju. Vienkārši pamaucam zem blīvsaga, pagriežam, ņemam skrūvgriezni, lai rētāk, braujam laukā. Bet pirms jaunā blīvsaga instalēšanas gribu pastāstīt par blīvsaga izmēru. Šīs blīvsags, redzat, kā vizuāli bišķi vidējais caurums ir lielāks, un šim ir mazāks. Es domāju, viņi ir identiski vienādi, bet vienkārši šitam ir jau padilis, bet šitam mazāks. Lai arī ir mazāks, tas nekas kritisks nav. Izmērus tūlīt nosaukšu. TC 16, 37. Es īsti izmērus nemāku teikt blīvsagiem, bet drīzāk tie tādi arī ir. 30 ir ārējais rādījums, 16 ir iekšējais rādījums un 7 biezums. Pirms jaunā blīvsaga instalēšanas ir jānoslauka vals, vieta tur, kur mēs viņu instalēsim. Ir jāieļo vieta tieši, kur mēs viņu liksim. Tas ir reduktora vals un apkārtējā maliņa šim. Tā ir vienkārši motoreļļa, pussintētiskā 10 vai 40. Pirms instalēšanas tāpat drošības pēc iesmērējam blīvsagu. Droši nekas jau nevar notikt. Maucam virsū. Un, lai iesēdinātu līdz galam blīvsagu, es ņemu trubiņu, vienalga kādu, lai atpasētu, lai tieši atspiestos pret blīvsagu. Es katram to nerekomendēju, es vispār nevienam to nerekomendēju, es vienkārši parādu, kā daru es. Blīvsagu, kā esam iesēdinājuši, viņš ir jāiesēdina līdz ar pašā malu. Ne dziļāk, ne vairāk uz ārpusi. Blīvsagu parādu jums, kā iesēdināt, tād, protams, šitais viss musurs, šitā visa netīrība ir jāsavāc, protams, kā jau parasti. Bišķi gaišāks ir šit ideāli neizmazgās, tāpēc, ka šeit jau aizaudzēts karteris, tev vajag tikai milti zem lielā spiediena. Tā ir jāizskatās katram normālam motorollerim. Tāpat arī jābūt ideālai tīrībai visam variatoram. Šeit es, protams, vēl neko neesmu mazgājis. Benediks aizaudzēts un netīrs viss. Šeit es neko neesmu mazgājis.
To es domāju, video arī nerādīt, vienkārši garš video nevienam tas neinteresē. Lāku ir jāizmazgā, var redzēt, arī ir aizaudzēts. Skrūvītes jāpērļu, jāizmazgā. Un to es nerādīšu, protams, tas nevienam neinteresē, vienkārši parādīšu gatavu rezultātu. Vēlējos mazliet apstāties pie torque drivera. Šis torque drivers, saļņiki tur parādīšu tūt, ir no šī motorolera. Šim torque driveram man ļoti patīk tas, ka viņam ir, šis ir torque drivers no 2014. gada jaunākā tipa, šis ir vecākā tipa. Šī torque drivera līkums ir 2014. gada jaunāka izlaiduma motorolera. Šis ir 2005. gada. Redzat, jā, atšķirību. Plus šis ir resnāks, šis ir tievāks. Tāpēc, ka šim torque driveram ir šādi rullīši, ne rullīši parasti, vienkārši parasti sakausējums, tādi kā sēnītes, tādas maziņas, pa kuriem viņš slīd. Atkal šim torque driveram, kuram ir bišķi resnāks, viņam ir sēnīte un rullītis pa virsu. Rullītis, kurš ņemās nost, un viņš nevis trinās pa celiņu, bet brauc. Tas ir lielāks ilgdzīvotājs nekā šim torque driveram, kuram nav tādu. Bet atkal mīnus tāds, ka viņam parādījās ļufts. Līdz ar to viņš nedrīkst stāvēt virsū, jo var nokliņīt un var saplēst siksnu. Tāpēc mēs viņu šitā metam prom, liekam veco virsū, mazu kastamu sataisīju atkal 12 colu riepu, jaunākam torque driveram ir garāka atspere un bišku cietāka. 10 colu vecajam ir bišku īsāka, dažiem milimetriem. Un līdz ar to es domāju, šī būs cietāka bišku. Es tā ceru, šī ir mīkstāka bišku. Viņas vizuāli var redzēt, viņas saspiež šo ir grūtāk nekā šo. Tāpēc šī stāvē uz mana oriģinālā torque drivera, šī, kas manam motoroleram stāvē, šī stāvē uz otra motorolera torque drivera jaunāka tipa. Šo es likšu vecajam un pārbaudīsim, kā šitais kastams maziņais iet. Atkal es nomainīju blīvsagus. Blīvsagus nomainīju tieši šite. Blīvsags ir šita mazā membrāna. Šitie vietā šekur membrāna un šita blīvsags. Mainīju tikai tāpēc, ka oriģināli, šie blīvsagi laida jau solidolu cauri. Tāpēc ieliku jaunākā, kur ir mazāk jaukts, un šim ir daudzreiz, es savu motorolera torque driveru daudzreiz vairāk esmu jaucis nekā to torque driveru. Vēl vēlos pēdējo reizi apstāties pie torque drivera eļļošanas. Man ir vienkārši gulkņu smērē solidols. Kādas tur firmas Berners. Es nereklamēju vienkārši tā, rādu, ko daru es. Es nereklamēju, man reklāmu nav. Es cilvēkiem parādu, ko daru es. Ņēmām vienkārši pirkstu, ieziekējām. Uz torque drivera ir pāzīte. Viņu var redzēt. Un tajā pāzītē vienkārši ieliekam solidolu. Šeit tā pāzīte ir speciāli domāta solidolu. Tad šito visu buterbrodu, ko mēs tur iesmērējam, liekam virsū uz šeit. Tad liekam topiņas. Sēnītes vienalga saucat viņus, var saukt kā grib. Viena, otra, trešā. Atkal ņemam solidolu. Pieziekējam. Un viss. Torque drivera vēl tad jau var likt šo daļu virsū. Ņemam, uzliekam, tad apgriežam otrādāk. Šeit ir adatiņu gulknis. Adatiņu gulknī vienkārši paņemam, tur tā ietrinam iekš, lai būtu. Tāpat arī ņemam vienkārši ieštancējam dziļi, tur arī ir maza pāzīte un tur arī ir jāieštancē, jāieliek solidols. Tur vienkārši ņemam tā normāli, tā paņemam, liekam iekš, vienkārši pieliekam. Jo tur speciāla pāzīte ir taisīta, lai eļļotos mazās tās sēnītes. Viss torque drivers ir sāļots. Tas ir torque driver, kas staigā šādi. Tas ir sajūgs, ar ko motoroleris kustās no vietas. To es stāstu tikai tiem, kurš patiešām pilnībā nezina. Apakšu obligāti šeit blīvīte ir jābūt. Šajā vietā blīvīte, šite blīvīte. Liekam glāzīti virsū, liekam atsperi virsū. Maucam virsū sajūgu, uzskrūvējam virsū vienkārši visu. Parādīšu jau tiem cilvēkiem, kuri galīgi nezin, kā salikt torque driveru un izjaukt tur labi. Vienkārši parādīšu tā uz video, lai būtu interesantāks video, lai būtu. Vienkārši liekam atsperi, liekam sajūgu, uzmanīgi pie kalotkām labāk neskaties. Kāju virsū. Spiežam virsū. Ņemam uzgriezni. Uzmanīgi skrūvēt, uzskirat normāli uzgriezni.
nedod Dievs, uzkrūvēsiet nepavietni. Es reizi uzkrūvēju, man vietni drusku jau apčakarē. Tad vienkārši ņemam mazu atslēgu, 41. Davalkam klāt. Parādīšu tā tikai. Iespiežam skrūvspīlēs lupatiņu ieliekam. Saspiežam tā, lai nofiksētu. Un davalkam bišku klātu. Kaut nevajag, jo vienkārši tā skrūvē nekur nekad dzīvē nepaliks, jo viņu spiež atspēj. Siksnu liekam obligāti šādi, lai teksts lasītos. Jo siksnu tieši tin pēc šādi. Viņa uzliek otrādā, kājām gaisā sanāk. Viņa grauž kopā daudzreiz ātrāk. Tā otra motorolerim aizmirsu uz ātras rokas skrēju siksnu paskatīties, aizmirsu uzlikt bļodu un pēc sprāga sajūgs iedarbināju un aizmirsu uzlikt sajūga bļodu un sprāga sajūgs, līdz ar to nekad nepieļaut manas kļūdas. Pirms vāku uzlikšanas saiļojam bendiksam zobartiņus. Tulkā bišku ieliekam solidolu. Šos nevajag, jo viņi ir par rupju un nav tolka viņus eļļot. Šeit drusku uzliekam solidolu, jeb vāka tulkā. Gribu atgādināt visiem, tie, kas skatās šo balto šņagu, kas, tas ir visiem motoroleriem šitiem 139 QMB. Katram motorolerim vispār ir reduktora elpošanas ceļš. Kaut kur, cik Hondām ir no šēnes no augšas kaut kur aiziet uz filtra kasti laikam. Kaut kas tam līdzīgi, no šēnes kaut kur gāja. Es nezinu īstenībā. Un kitaicajiem visiem praktiski šeit ir tas baltais. Un oriģināls tā maziņš šlanciņš. Tā caurspīdīgs šlanks. Katrs tagad, kurš skatās, aiziet paskatās to šlangu, lai nav aizsists. Es izdarīju tā, lai to šlangu man nesistu ciet, lai visu laiku 100% būtu pārliecināts, ka man reduktors elpo, jo pa šitiem zemes ceļiem to šlangu aizsiciet ar visādiem būzu, grēzi, visādiem putekļiem, dubļiem, visu kaut ko aizsiciet, un viņš ir ciet, un līdz ar to saļniku, līdz ar to blīvsagu izspiež, reduktoru meļu var izspiest, un līdz ar to jūs nepamanīsiet, sāks reduktors gaudot, gulkņus mainīsiet, reduktora zobartus, tas ir labi, ka jūs laicīgi pamanīsiet, un ja nepamanāt, ka es pamanīju, man viss kārtība, es nomainīju, man viss kārtība, man nekas reduktoram nenotiks. Tūlīt ieliešu reduktoru eļļu, jaunu svaigu ieliešu. Es izdarīju šādi, lai viņš elpotu visu laiku, nebūtu jādomā, viņš elpo vai neelpo, lai nav jādomāt. Es paņēmu atgriežu šlangu, uzmaucu uz galiņa un aizvedu viņu uz šejieni. Vienkārši paņēmu viņu tā un tur ieliku. Viņš nevienam dzīvot netraucē, 100% būs pārliecināts, ka viņš elpos un reduktorā neaizsitīsies tas elpceļš un neizspiedīs kādu blīvsagu. Līdz ar to paņemiet piemēru no manis un izdariet tāpat. Ja nav šlandziņa, nezinu, mēģināt kaut ko dadomāt, lai būtu aiziet uz šejieni, jo šeit 100% neaizsitīs ne ar putekli, ne ar ko. Tagad liekam vāku, laižam vaļā un driftojam. Kā davilkt skrūves, es to nemācīšu, vienkārši parādīšu, kā velkos, lai neizrautu vietni. Šādi, un lai vairs nevarētu pagriezt. Tā, ne jau tur liktīgi, bet vienkārši tā, lai jūs skrūvētu un atduštos. Tas ir normāli davilks vārds. Variātori esam salikuši. Es zinu jums, kas jums patīk. Mazliet drifta lentā būs, mazliet priekšas gaisā lentā būs. Paiehaļi, ilgi negaidīsim brauc. Please, smile now.
abonējiet manu Instagramu, visu pārējo. Abonējiet kanālu, Instagramu, visu kaut ko tādu. Līdz nākamajam video. Все, давай. Nepērku kitaisku selfiju stikus. Es tur braukšu prom tūmērī. Es padalīšos ar savu... Es padalīšos ar savu